Izskanējušie viedokļi par pensiju sistēmas sabrukumu ir apzināts spiediens uz sabiedrību, pretnostatot tās locekļus, tā uzskata Labklājības ministre Ilona Jurševska, un šī mārketinga kampaņa esot pensionāru paudzes publiska noniecināšana. Man nav informācijas, kas organizē šo kampaņu, un, ja godīgi jāsaka, man nav bijis laika arī meklēt šīs kampaņas organizatorus. Vienkārši es redzu, kas notiek, un es to varu vienkārši definēt, ņemot vērā arī manas, profesionālās zināšanas, ka tā patiešām ir izvērsta kampaņa, lai izdarītu spiedienu gan uz pensionāriem, gan uz pensionārus pārstāvošajām organizācijām, un šajā gadījumā, kā jau es teicu, lai pretnostatītu pretī, piemēram, ļoti konkrēti ģimenēm ar bērniem. Labklājības ministre kritizē Latvijas baņķierus par izteikumiem saistībā ar pensijām, nosaucot viņus par finansistiem, nevis ekonomistiem. Es domāju, ka šie cilvēki aiz cipariem neredz ekonomiku ilgtermiņā. Finansists nav ekonomists, un es baidos, ka mums Latvijā ir problēma, ka mums pārsvarā ar šiem cipariem manipulē finansisti. Arī tie, kas sevi sauc par banku ekonomikas ekspertiem, joprojām ir un paliek finansisti, un es baidos apgalvot, bet man šķiet, ka tomēr nav izvērtēts visi ekonomiskie plusi un mīnusi, un faktiski paskatoties arī gadus 15, 20 uz priekšu, kā rezultēsies šī brīža lēmumi par lineārām griešanām. Pensiju samazināšana būšot budžeta lāpīšana, lielu daļu iedzīvotāju vēl vairāk iedzinot nabadzībā un veicinot darbspējīgo iedzīvotāju neusticēšanos gan valsts pensiju sistēmai, gan valstī kopumā, norāda Jurševska. Šeit es gribētu vienu tādu kolorītu izteicienu teikt no pirmdienas padomes, kur vairs neatceros, kura no dalību valstīm, bet izteica tādu ļoti zīmīgu, tādu frāzi, ka pie pensiju sistēmas ilgtspējas sakārtošanas nevar laist finansistus un grāmatvežus. Sāksim ar to, ka tā ir tā cilvēku daļa, kura budžetu rēķina ciparos un absolūtos skaitļos. Pensiju sistēmā korekcijas ir jāveic un Labklājības ministrija pie tā strādā, taču ministrija neatbalsta lineāru pensiju samazināšanu. Viņa arī skaidro, kāds ietaupījums varētu būt valsts budžetā, atceļot pensiju piemaksas. Ietaupījums, ja ar 2012. gadu noņem piemaksu, kas ir vidēji 20 lati, pensionāriem, kuriem pensija ir 1000 kopā ar piemaksu, tad valsts budžets ietaupīs 200 000 latus gadā. Un 500 lati? Ja tie būs 500 lati, tad valsts budžets ietaupīs 1,5 miljonus gadā. Un ja 200? Un ja tie būs 200 lati, tad valsts budžets ietaupīs 2012. gadā 27,3 miljonus. Ja būs nepārprotams uzstādījums samazināt sociālo budžetu par konkrētu summu, būšot jāveicina diskusija par pensiju piemaksām, tomēr Labklājības ministrija nebūšot tā, kas aicinās pensionārus atteikties no piemaksām pie pensijām.